Vīlandes iela mūsu ievada rajonā, ko nosacīt varētu apzīmēt ar 4V. Jo šo rajonu veido 4 ieliņas, kuru sākumā ir burts V – Vīlandes, Valkas, Veru un Vidus ielas. Vīlandes ielu ierīkoja jau 1808. gadā, kad te nojauca palisādes ārpilsētas nocietinājumu žogu. Tāpēc pirmais ielas nosaukums ir Lielā Palisādu iela. Igaunijas pilsētas Vīlandes vārdu 360 metrus garā iela saņēma 1885. gadā. Padomju laikā šīs ielas iedzīvotāji bija pierakstīti Baltkrievu dzejnieka Jankas Kupalas ielā. Padomju vara te uzcēla tikai vienu māju, dažas ir Latvijas laika ēkas, bet pārējās stāv no 20. gadsimta sākuma. Pēdējā desmitgadē īpašnieki pamazām atjauno eklektismu un jūgendstila mājas, bet pilsēta pirms pāris gadiem ievērojami paplašināja ietvi. Varbūt gaida turistu pūļus, jo ikdienā gājēju te ir maz, vien blīva autorinda visā ielas garumā. Ielas sākumā ir viena no greznākajām bulvāru loka ēkām. To projektējis arhitekts Rudolfs Henriks von Cirkvits 19. un 20. gadsimta mijā. Pirms 10 gadiem ēku restaurēja arhitekti Gints Lūsis Grīnbergs un Gints Vaivars ar kolēģiem. Namu vainago turnītis ar vējrādi 45 metru augstumā. Vīlandes iela atrodas pavisam tuvu pie Daugavas, kā mēs varam redzēt. Un vienā no ielas pusēm, nepāra numuru pusē, apbūve ir veidojusies jau 19. gadsimta beigās. Savukārt otra pāra numura puse pēc īpaši izstrādāta projekta ir veidota, apbūvēta tikai 20. gadsimta sākumā. Nepāra numuru pusē ir daudz blīvāka apbūve. 19. gadsimta beigās tomēr maksimāli centās apbūvēt zemes gabalus un maksimāli izmantot, maksimāli veidot dzīvokļus, ko varētu izīrēt pēc tam cilvēkiem. Bet pāra numuru pusē šis speciālais plāns paredzēja jau labākus mikroklimatiskos apstākļus dzīvokļos. Tādēļ arī iekšpagalmi ir veidoti lielāki un ēkas ir 4 stāvu augstas pārsvarā, 60 pēdas, kas ir apmēram vairāk nekā 19 metri. Ielas kreisajā pusē ir 5 Rudolfa von Cirkvitsa projektētas dzīvojamās ēkas eklektismu stilā. Skaistas neobarokālas detaļas fasādē un it īpaši interjerā raksturo Vīlandes ielas pirmo namu, kas reiz piederēja pašam von Cirkvicam. Šai namā dzīvojuši operas dziedātājs Maris Svētra, gleznotājs Jānis Brekte, rakstniece Ilze Šķipsna un Jeļena Bulgākova, rakstnieka Mihaila Bulgākova sieva un Margaritas prototips romānā Meistars un Margarita. Savukārt Vīlandes ielā 2, ko arī projektējis von Cirkvits, dzīvojas kordiriģents Teodors Reiters. Fasādē ir raksturīga simetrija, bet tie elementi, kas ir izmantoti fasādes dekoram, tajos parādās šie jaunā laika formu valoda, jaunā laika plastika, augu motīvi, cilvēku sejas. Ja sākotnēji tomēr eklektisma ēkām logi ir daudz maz vienādi, un tad pārsvarā ir taisnā pārsadzīta, un arī dekora elementi, tāpat kā šajā ēkā, tas pārsvarā ir kolonniņas ap slogām, tas tā kā portāls apkārt, frontoniņš virsū. Vēlīnajā eklektismā jau parādās daudz brīvāks šis dekoratīvo elementu klāsts. Nav vairs tikai vienkārši dekorēta fasādes plakne, bet uz āru nāk jau telpu plānojums, kā erkeri, kā balkoni, ārtelpa vai daļēji ārtelpa, ko var izmantot mājas iemītnieki. Ar 4. namu, ko 1908. gadā projektējis arhitekts Konstantīns Pēkšēns, sākas jūgendstila laiks Vīlandes ielā. Augu motīvi durvīs un vārtos, ornamentāli ciļņi un teatrālas maskas ēkas fasādē. Un tas arī ir aktieru nams, jo te dzīvojuši Krievu drāmas teātra aktieri un režisors Jurijs Jurovskis. Filma Agrā Rūsa sākas ar kadru šī nama pagalmā starp Vīlandes un Rūpniecības ielām. Te labi redzami daži šī 4 stāvu rajona celtniecības knifi. Šeit ir skaidri redzams, vai ne, te ir 5 stāvi, un tā daļa, kas savieno abas mājas vidējā daļā, tā nebija norma noteikti. Šeit ir 6 stāvi, tās normas varēja šādā veidā traktēt arī toreiz cilvēki. Zināja, kā varētu izmantot labāku platību un vairāk dzīvokļus uzbūvēt. Viņas ir finansējis man vīru vecais tēvs, tāds Fricis Pērziņš.
Nu, un, kā saka, pa šo laiku, cik iespēja robežās, esmu daudz ko tādu centusies izdarīt. Galvenokārt, lai funkcionētu viss siltums, teiksim, ūdensvads, kanalizācija, tie stāvadi visi ir nomainīti. Projektā, kas, ko pirmais es arī gribu tagad izdarīt, kā saka, līdzekļi atļaus ieejas durvju sakārtošanu. Vīlandes ielas centrālajā daļā atrodas divas ēkas, kas ir būvētas 1913. gadā. Tās abas divas ir projektējis arhitekts Aleksandrs Šmēlings. Parādās fasādes kompozicionāla organizācija, kur ir izcelta šī centrālā daļa, parādās kolonas cauri vairākiem stāviem un samērā vienkārši veidot fasādi. Tur var meklēt zināmas paralēles arī ar statenisko jūgenstilu, kas bija jūgenstila šī pēdējā fāze Rīgas arhitektūrā. Bet ir manām arī elementi, kas radās faktiski jūgenstila uzplaukuma posmā. Amizantas sejiņas, kas vai dekorē konstruktīvus elementus, vai parādās vienkārši kā tāds akcents fasādē, kur nepavisam nav nopietna attieksme. Tas ir pilnīgi pretējais klasicismam. Nākamie 4 ir jūgenstila nami, ko Konstantīns Pēkšēns projektējis samērā īsā laika posmā no 1908. līdz 1910. gadam, bet tie ir tik dažādi, ka grūti noticēt viena cilvēka autorībai. Pirmā ēka ir veidota nacionālā romantisma stilistikā, kur parādās asimetriskas fasādes risinājums ar izteiktu frontonu, parādās fachwerka elementi pie dzēgas, parādās dažādas ornamentālās joslas fasādēs. Ēkas ieejas durvis veidotas atslēgas cauruma formā, kur parādās apaļš loks kāpņu telpai, gan arī šis noformējums dekoratīvā josla ap logu, ap durvīm. Savukārt nākošā ēka ir veidota neoromānikas formās, kas patiesībā būtu pieskaitāms pie eklektisma, historisma novirziena, bet arī tas ir jūgenstila laika arhitektūras paraugs, un ar stilu viņu saista pirmkārt jau apjoma plastika, kā ir veidot šī fasāde, un arī šī radošā stila elementa interpretācija. Es te esmu pavadījis tur par 40 gadus. Pēc tam 2 dažādus periodus. Vispirms Vīlandes ielā 4, un pēc tam šeit, šajā mājā, ļoti ilgus gadus. Šī aina saucas uz čemodāniem, bet ja jau reizi režisors Kārlis Pamša pašā jūgenstilas sirdī ir iecerējis šādu ainu, tad jums ir tūlīt arī jāsadala lomas, jo es saprotu, ka man arī kāda loma ir paredzēta. Jā, tas būtu labi tā, jo kaut kāda sagadīšanās, ka es te šajā vietā dabūju pavadīt vienu nakti, un mans sarunbiedris sākotnēji bija kaķis Rufī. Tātad es esmu Rufī. Jūs esat Rufī, jā. Es braucu no laukiem, un es atbraucu un slēdzu savas durvis, tas ir gatavojos slēgt, iztautu visas kabatas. Man atslēgu nav. Bet toties man 2 čemodāni, tā kā es to pašu paņemu šodien līdzi, lai tā iejustos tā laika atmosfērā. Es apsēdīšos uz čemodāni, gan jau dzīves biedreni atbrauks, un Rufī ir klāt kaķis. Un kāpēc viņš šoreiz ir ar mani ļoti mīļš, es nevaru saprast, un viņš ap mani lipinās un paverās pretējās 11. mājas loks. Rufī saimniece Elikundze paver logu, un nezinu, kurienes viņa bija tā, teica, Harjē. Viņa runāja, Harjē. Harjē, es skatos, visu laiku jūs sēdat uz čemodānu, un jūs ar mani Rufī draudzēs. Ko jūs ar to Rufī? Jūs ar kaut ko ir ēdinājis? Es teicu, jā, mēs ar Rufī esam draugi. Vai Rufī ir jānāk mājā, Rufī nevar panākt uz ielu paliks, Rufī jānāk mājā. Pamazām es sāku, man nav atslēgas un tā. Ko jūs neiet pie saviem draugiem? Jūs stuft taču, viss šī iela ir pilna apdzīvot ar jūs stuft. 2 gulbi taču šajā ielā dzīvoja. Šajā ielā pretī Zitērsa, bet maniem logiem pretī ielas otrā pusē Lora Ļupšenko.
Mana mājā dejotājs Gelvāns, kas dezertēja un palika ārzemēs. Manā mājā vairākas pianistes. Tad atnāca Mārcis Kūlis, kurš kļuva otrais beidz konservatoriju Vācijā, kļuva gandrīz vai par pasaules slavenu klarnetistu. Pie manis viņš nāca ļoti bieži, tāpēc, ka viņš dzīvoja augšas stāvā. Es pirmajā viņam ūdens nebija, bet man ūdens vienmēr viņš nāca pēc ūdens. Nu, galu galā es pārcēlos ar visu Rufi pie viņa saimniecības. Izrādās, kāpēc tas Rufi mani bija uzmīļojuši to nakti. Man mamma bija iedevusi līdzi balderjāņu sakles miegam. Un Eli kundze ierunājas, nu, uztaisīsim Vilnas ielas svētku. Nu, tagad man ir nodoms, mēs rīkosim to galveno izrādes daļu pie tās mājas. Tur ir laukumiņš, tur ir stādījumi. Un tas logos varēs, un te neapdotā mājas daļā caur logiem varēs spēlēt. Un gulbjus es palūkšu, lai viņi dejo visu ielas garumā. Tas būs tik interesanti. Diemžēl šo ideju neizdevās piepildīt, jo Kārlim Pamšem, tāpat kā vairumam šīs ielas iemītnieku, nācās mainīt dzīves vietu. Režisors spriež, ka viņa prombūtnē romantiskās ielas noskaņu pilnīgi izmainījusi autoinvāzija. Izieda pat 10. trolejbusu. Dažkārt pieturēja pie manām durvīm, zināja, ka man būs jābrauc. Kāpēc iekšā, jo kamēr citādi mēs būsim aizbraukšana. Un tā dzīvoja it kā starp saviem. Tas bija tā ļoti interesanti. Vīlandes ielā pirmā mūra ēka tika uzbūvēta 1887. gadā, un tas bija Vācu baptistu draudzes dievnams, kuru projektēja arhitekts Heinrichs Šēls. Baznīca ir veidota raksturīgās eklektisma formās un izmantots arī šis te neapmestā ķieģeļa mūris. Šī kapela ir arī vienīgā brīvstāvošā ēka uz Vīlandes ielas, kurā tomēr pārsvarā dominē Rīgas vēsturiskajam centram raksturīgā perimetrālā apbūve. Perimetrālās apbūves princips ir ievērots arī nākamajā ēkā, ko projektējis arhitekts Cirkvits, tāpat kā pirmās ēkas uz šīs ielas. Un ēka ir veidota no 1899. līdz 1900. gadam. Patiesībā visa šī lielā fasāde atbilst nevis vienai, bet divām ēkām. Viena daļa tika uzbūvēta vispirms ar šo jūkenstilam raksturīgo atslēgas caurumu formā veidoto ieejas mezglu, kura malās veidotas ļoti poētiskas dāmu skulptūras. Un vēlāk tika piebūvēts stūra korpus ar raksturīgā stūra tornīti, kas akcentē ielas krustojuma punktu. Man katrā ziņā šī iela patika, tāpēc, ka varēja tikt uz skolu, iet tikai caur parkiem vien, kamēr es tik līdz Dārziņu mūzikas skolai, kas toreiz atradās Raiņu bulvārī, kas tagad ir konservatorijas daļa. Nu, un jūs māja bija tepat, jā? Man māja bija šeit pat 12. numurs, kas tagad ir ārkārtīgi skaisti renovēts, atjaunots, restaurēts, tā kā no ārpus jau izskatās ļoti glauni tagad. Droši vien jau ir arī kaut kāda nostāsta, kāpēc viņa ir tieši tāda, kāpēc tomēr tāda centra rajona iela bija tāda pašaura. Nu, tā man vecāmam stāstīja. Šis ir bijis savā laikā Vācu rajons, šeit ir dzīvojuši vācieši lielākoties, un tā vismaz vecāmam stāstīja, ka vācieši gribējuši tie smalkie būt tādi bāli, netikt pa daudz saules gaismas klāt, un tas bija tas smalkais tonis tajos laikos. Vai te bija arī tādi muzikāli cilvēki, kas jūs kaut kā ietekmēja? Nē, bija muzikāli cilvēki, katrā ziņā 6. numurā dzīvoja violniece Ļaļa Futļika, un man bija ļoti patīkami, ka es gāju garām viņas mājai, viņa dzīvoja pirmajā stāvā, kad dzirdēju, ka viņa vingrinājās, tad man gribējās vingrināties, ir mums dzīvoja pianista Anita Plets, viņas māte bija klavieres skolotāja, un pēc tam dzīvoja arī kopā ar viņas vīrs klarnetists Ģirds Pāže, tā kā tā muzikas atmosfēra te kaut kur bija, un tagad patreiz man ir tādi mīļi kaimiņi pāri pa ielu, aktieris Ulds Dums un viņas sieva Daina, kas man ir draugi vēl kopš studiju gadiem. Mēs esam pie tā 15. numura, tas ir jūsu nams. Ar ko tas ir ievērojams šajā ielā? Es domāju, varbūt ievērojams ar to, ka tā ir pat pēdējā šajā ielā būvētā māja, vienīgā varbūt Krievlaikos būvētā māja, un tā kā sakot ar savu arhitektūru, viņi atšķirās no visām pārējām, un tā kā ja kāds pie manis nāk, tad es saku, jūs to pazīsiet, tā ir vienīgā Krievlaikos būvētā māja.
Pāri Vidusielai Dumpju pusē ir zīmīgs Konstantīna Pēkšēna projektēts nams. Nams ar iegrauzumu. Atvirzot no apbūves līnijas, māju varēja paaugstināt un panākt arī labāku izsauļojumu. Mūsu māja 39. gadā sākta apdzīvot, tā kā tā laikam ir viena no visjaunākajām šīs ielas mājām. Paši pirmie mītnieki manā tagadējā dzīvoklī bija Nacionālā teātra aktieri Ņina Melbārde un Kārlis Laksdiņš, ko šodienas paudze varbūt tā nezina. Tad vienkārši kā tādu pazīšanās zīme varētu teikt pirmo zvejnieku dēlu, kur viņa bija Anita un viņš spēlēja Fred. Un viņi te nodzīvoja līdz 44. gadam, tad kopā ar daudziem Nacionālā teātra aktieriem viņi devās emigrācijā. Un savukārt to viņu dzīvokli ieņēma Vera Baļūna, kas bija ilgadēja teātra fakultātes jauno aktieru audzinātāja un režisori. Viņa savukārt ieradās no austrumu puses, no Krievijas. Un tad, kad viņa nomira, Velta Līne, tanī laikā būdama deputāti, izcīnīja, ka šis dzīvoklis paliek Nacionālam teātrim. Tā nosacīt, ja kādam no Nacionālā teātra cilvēkiem. Un tā mēs tikām pie tā dzīvokļa. Man vistuvākie un ļoti jauki kaimiņi ir Ausma Derkevics, diriģenti ar savu meitu Ingu un Cepīti, kas ir Pētergaiļa izdevniecības vadītāji un viņas znots Ansis Sauka dziedātājs. Un tad Sētsmājā, mūsu mājā, daudzus gadus šeit dzīvojusi viena ļoti, ļoti interesanta personība, ko opernieki jau atceras, man liekas, ar ļoti spilgtām atmiņām. Tā ir koncertmeistara Velta Oša, kas bija viena no Jāzepa Vītola audzēkņiem. Tā bija viena ārkārtīgi interesanta personība. Man ar viņu bija ļoti labs kontakts. Man vienmēr uzlabojās garstāvoklis, kad es viņu satiku, jo viņi bija visos laikos neatkarīgs cilvēks. Viņu nespēja regulēt ne politiskās iekārtas, nekas. Viņi runāja to, ko viņi domāja, un darīja to, ko viņi gribēja. Es vienreiz nāku mājās tāds ar sētu, sen padomju laikos, un pēkšņi es klausos, skan Dievs svētī Latviju. Oškundze attaisīs logus vaļā, es pieeju klāt. Oškundze sēž un spēlē Dievs svētī Latviju. Es saku, kas tad pa svētkiem? Viņa teica, man apnika, ka tie krievu bērni tu tik skaļi bļaustās pa sētu krieviski. Šī te mājā te dzīvoja mūsu slavenā koncertmeistara Vilma Cīrula ar savu vīru, kādreiz jau kino ministru Nikolaju Kārkliņu. Ejam tālāk, tur es neatceros. Nākošā mājā Rasma Lielman, violniec. Ejam tālāk, tur tagad dzīvo Regīna Rāzuma, jaunā Rīgas teātra aktrise. Kur Imants Vanzovičs. Vanzovičam šite ir. Jā, Imantam Vanzovičam, redz, tur ir tāds uz tā stūrīt, uz tā paša stūra, kur viņš tūlīt apstāsies. Tur viņam ir tāds kantors. Tad atkal tanī pusē jaunā Rīgas teātra režisors Alfs Hermans. Redzat, ja jūs tagad paskatieties pilni tā iela ir ar mašīnām, ja? Vakarā viņi ir gandrīz tukši, jo te jau to apdzīvoto kā dzīvokļu māju, te ir palicis samērā maz. Te ir ofisi. Vīlandes ielas galā ir slīpā Valkas iela 160 metru garumā. Slīpa tāpēc, ka reiz vījusies gar kanāla malu. Iela ierīkota 19. gadsimta vidū, dodot nosaukumu Mazā Palisādu iela. Robežpilsētas Valkas vārds tā ir kopš 1885. gada. Iepretim Vīlandes ielai reiz atradies Kārļa Pāmšas piesauktais divstāvu koka nams, režisora Mihaila Kublīnska puikas gadu mājas. Ziema obligāti mēs ar ragaviņām un vannās vedām sniegā ārā, ieliņa šaura, tur dārzā iekšā. Vasaras galvenais darbs bija nazīti, ravēt, tā ieliņa bija bruģēta, ravēt zālīt ārā. Šur, tur, šat, tad es vēl redzu, ka kāds izdara. Tā kā te tas lukturs karājās, bija izdegus tā lampa ielas apgaismas, un vienā naktī 2:30 iebrauc ar lielu ātrumu pa Vīlandes ielas smagā mašīna mums mājā iekšā. Jo tas lukturs nedeg. Mājā iekšā? Mājā iekšā līdz pusistabai. Smagā mašīna ar ierēbu šoferi. Un viss. No gultām ārā. Nekāda skandāla, nekas. Vienīgi sarunājam ar viņu, ka viņš ātri pats salabos, jā. Te, kur tagad tas slavenais dārzkopības veikals, tur bija āda ģērēta. Var iedomāties, kas tur nāca pa smakām ik pa laikam ārā, jā, bet tādi ļoti feini veči strādē, es atceros. Ļoti feini. Viņi te nāca pīpēt ārā tādās lielās ādas skotelēs. Un tēvam bija gaisa bisse.
saucamā, un te diezgan par daudz žurkas bija, un par cik virtuves loks mums gāja uz to pusi, par to ķieģeļu, to karnīzīti, ja, tad skraidīja žurkas, un tad mēs no tā loga šāvām tā žurkas nost. Kādu laikā daudz aizbrauc, un tad vācās iekšā armijas augstākais sastāvs, pulkveži, ģenerāļi, tādas sievietes pufaikās ar tiem pelēkiem vilnas lakatiem, pelēkās koku un zeķēs, armijas zābakos, stiepa te pāri ielai no mājas uz māju, kristāla lustras, traukus, tepiķus, antikvārs mēbeles, kliegdams, bļaudams, kaudams. Tas ir pirmais, tā viņi iekārtojās uz dzīvi šeit. Pirms Ziemassvētkiem ar brāli rakstījām šādas vēstuli līdz Ziemassvētku vecītim. Vakarā pirms gulētiešanas likām uz sētas stabiņa akmentiņu virsū, un tad no rīta agri augšā vai vēstulīti paņemt. Jā, stabiņš tukšs, akmentiņš stāv, un Ziemassvētku vecītes vēstulīti saņems. Dārgais Ziemassvētku vecīti, atnesiet man lācīti un biskvīšu tūtu, un ja jūs to nevariet, atnesiet tad zaķīti un nelielu melnu zīmuli. Mihails Kublinskis dzīvo Valkas ielā 35. Dāmas un kungi, mēs atrodamies Rīgā, Veru ielā. Šī iela, kura faktiski ir tā kā maza sērdienīte,